jauda sākotnēji var likties, kā ir zema un trūkst enerģijas, taču tūlīt teju, jau ar 12. augustu jūtat, kā jau enerģija pieplūst, jau rodas vēlme, jau ir interese, zinkāre, gribēšana, un tas, ar ko jāsāk, ir ar fizisko ķermeni. Sāciet ar vingrinājumu, ar staipīšanos, ar elpošanu, ar pastaigu, kaut mazu, kaut minūti piepumpēšanos vai stāvēšanu plankā, vai vienkāršu elpošanu, kaut tā ir tikai minūte. Jūs iegulties fiziskā ķermenī. Vislabāk būtu peldēšana, riteņbraukšana, pastaiga, ja jūs to varētu likt klāt katru dienu, kaut vai pat drusciņai, no 1, 2 vai 3, sajust, ko gribas un ko varat. Pat, ja jums sākotnēji liekas, ka jūs nevarēsiet un jums tik ir enerģija un tā jāizmanto citur, tad atcerieties, ka enerģija ražo enerģiju. Un jums ieguldoties fiziskā ķermenī, un šeit arī jāpiemina, ka tas attiecās pilnīgi uz visiem, īpaši svarīgi to dzirdēt zivīm. Šajā ķermenī, fiziskajā, jums ieguldoties, jums tas nāks atpakaļ ar uzviju. Ar tādu apjomu un spēku jūs saņemsiet šo, kā jūs tas ievedīs jaunām reģeneratīvām fiziskā ķermeņa posmām, kas attiecīgi tālāk jau summēsies papildus jaudā un enerģijā, kas attiecīgi tālāk jums iedos spēju notikumus uztvert vieglāk, integrēt informāciju, analizēt, spēt pieņemt lēmumus jaudīgāk, ātrāk, spēt rīkoties jau uzreiz, nekavējoties bezbailīgāk, un paveikt daudz vairāk īsākā laikā. Tas nozīmē, ka jūs būsiet sevi ieslēguši tādu kā jaunu enerģijas ražošanas režīmu, paši ieguldieties savā fiziskā ķermenī. Tas ir ļoti būtiski un vērtīgi to darīt tieši šai mēnesī, jo papildus atbalsts iedos vieglāk šo te procesu, kā arī šīs enerģijas vairosies jaudīgāk un ar lielāku koeficientu. Tām dēļ ir vērts sevi drusciņi pabīdīt, sevi drusciņi pierunāt, sarunāt ar sevi un maziem solīšiem katru dienu liekot drusciņi klāt. Jā, nevarat minūti, kaut vai tās ir sekundes un cauri dienai ejot liekat klāt vēl. Dažas sekundes pastaipējāties, ejiet atkal darbos, dažas pietupienus, ejiet atkal darbos, dažas āpošanas vingrinājumus, ejiet atkal darbos, izstaipījāties, ejiet atkal darbos, paskrējāt uz vietas, ejiet atkal darbos, kaut vienu reizīti piepumpējāties, un ja izdodas 2 un 3 vispār super, ejiet atkal darbos, un šādi summējat, un tā jūs nejutīsiet, ka jūs atņemat laiku sev, un kad jums gribas darīt kaut ko citu, un tad jums ir sev jānostopē un jādara kaut kas savam fiziskam ķermenim, tad tas būs vieglāk un būs patīkamāk. Protams, to visu var kombinēt ar fizisku darbu, kā jūs darat ko fiziski aktīvu, un kā iet darbus priekšu, un arī notiek kustība. Tāpat laikā arī sarunas varat šādi, ejot pastaigā, runājoties ar kādu, kur jums ir ieplānota saruna, vai velotrenažieru minoties, skatīties kādu filmu, mēģināt apvienot vairākas vienlaicīgi procesus, kas jums palīdz veikt šo ieguldījumu fiziskā ķermenī. Attiecības prasīs pacietību, tam dēļ visu savu enerģiju ievirzat savā fiziskā ķermenī un esat pacietīgi, ļaujat otram izņemties, iziet viņām pieredzes, esat pret viņu pacietīgi, arī jums dažreiz tā ir, un jūs gribat, lai arī jums ir pacietība no otra un izpratne, un to, ka jūs drīkstat tā justies un izpausties un neuzturat to personiski. Kas attiecās uz bērniem, jā, ir iespēja bērnus arī iesaistīt šajās fiziskās aktivitātēs, uzdot viņiem tādus uzdevumus, kas viņiem nodrošina fizisku aktīvas nodarbes, pašiem ar viņiem kopā ko darīt, aktīvu vai bumbu, vai riteņu braukšanu, vai
peldēšanu vai kādas spēles, un tas gan ir kopīgas aktivitātes, gan kopīgs prieks. Tāpat ar mazbērniem un dzīvniekiem. Un galu galā vienmēr varat sevi nodarbināt, arī atceroties un ieejot savā bērna enerģijā, pusauģa enerģijā, kas mums vieglāk palīdzēs ieguldīties savā fiziskā ķermenī. Ar mīlestību un pacietību pret sevi, un jums viss izdosies. Meža zvaigznājā dzimšiem ir iespēja pavadīt šo mēnesi mierīgi, atpūšoties, vēl izmantojot vasaras laiku visam, ko ir gribējies piedzīvot, sajust, piepildīt, ar ko satikties, kur aizdoties, ko pagaršot. Un kas ir nepieciešams, lai uzkrātu enerģiju un spēkus tālākajiem cēlieniem, jo tie tad būs arī tie, kur nāksies sevi parādīt, kur vajadzēs vairāk, kā saka, iespringt, padarboties, virzīties, tamdēļ šeit droši varat dot sev attelpu, atpūtu, mieru un resursēties. Un šeit iet runa par kvalitīvu resursēšanos, par kvalitīvu atpūtu, bez pārmērībām, bez apziņu vainošām vielām, ar dabu, ar iedvesmojošiem cilvēkiem, mākslu, sportu, kultūru, piedzīvojumiem. Un, jā, tas liek justies labāk, tad varat arī mācīties, jo arī tas, ko mācīsties šajā mēnesī paralēli atpūtai, būs kā pamats tālākam tiem, kam rezonē mācības, lasīt, klausīties, uz tos piedalīties. Tiem arī šis laiks, to apvienojot ar atpūtu, darot ar prieku, ir vērtīgs, kad viss daudz labāk paliks atmiņā, integrēsies un būs vieglāk to pielietot ikdienā. Jo tas ir ļoti būtiski, kā ko mācīties, apgūstat, arī integrēt un pielietot. Tikai tad tam ir nozīme, jēga, un tas arī maina tālāko dzīvi notikumus. Tāpat laikā jāsaprot, ka jebkura jauna informācija, mācības ir transformācijas un arī nepieciešams laiks integrēšanai. Tātad arī miers un atpūta. Tamdēļ jā, to var apvienot, lai arī jāsaprot, kā ar mēru. Un tādās sevi saudzīgā, mīlošā režīmā. Kas attiecās uz veselību, tieši tas pats laiks ieguldīties, laiks pārskatīt savu ēdienkarti, pārskatīt to, ko neuzņemt, kas pietrūkst, likt to visu klāt un jaudīgi ieinvestēt savā fiziskā ķermenī, jo tas jums būs vajadzīgs tālāk. Viņa spēki un enerģija un izturība, pacietība, emocionālā noturība būs ļoti noderīga. Tieši tāpat arī skaties uz attiecībām gan ģimenē, gan ar bērniem, gan vecākiem, gan apkārtējiem cilvēkiem. Izvairīties no savas enerģijas nolaišanas citu problēmu risināšanām vai saslēgšanās ar tiem. Vairāk meklējiet pēc sabiedrības, kur ir vieglums, kur ir jautrība, pat tāds, var teikt, bērnišķīgs prieks, izklaide, vēlreiz jāatzīmē bez apziņu mailošām vielām un daba. Tātad, cik vien iespējams, pat, ja nepieciešams, ielieciet kalendārā, ieplānojiet katru dienu pozitīvus, priecīgus, iedvesmojošus notikumus ar savējiem pie dabas. Un kas būtiski vēl ir, ka jāatcerās, ka Māte Zeme iedod atpakaļ tiem, kas iedod arī viņai. Tas nozīmē, jā, jūs izmantojat viņas enerģiju un ieguldaties, audzējat, kopjat, izvācat atkritumus un
pavadat laiku dabā ar savu prieku un pateicību atdodot atpakaļ šo te enerģiju, tad arī jums tā nāk atpakaļ, kur tad arī vērts padomāt, kā jūs to gribat saņemt. Tas nozīmē, vai gribat ko audzēt un saņemt labu ražu, vai gribat paplašināt savu īpašumu, vai vēlaties, lai tas jums atgriežas dzīvības enerģijām, šo nodomu ieliekot arī to saņemsiet, un tas tā arī realizēsies jūsu ikdienā. Riskanti ir jebkuri finansiāli ilgtermiņa ieguldījumi. Īpaši lielos apjomus šeit jābūt uzmanīgiem, jo šobrīd mums drusku vajadzētu nogaidīt lielākai daļai no jums. Ja vien nav kādi īpaši izņēmumi, ko jūs skaidram esat noskaidrojuši, kā vai nu tagad, vai nekad, tas ļoti retam individam, kurš par to ir pārliecināts un noskaidrojis un visu izpētījis līdz mielēm ir drošs. Laikā iespējams ieteikums atlikt tomēr to vairāk tad uz mēneša beigām vai uz nākošā mēneša sākumu. Veselība, tas ir arī jūsu lielākais resurss, par to jādomā nepārtraukti. Nedrīkst aizmirst, nevar būt viegliprātīgi. Tas nozīmē, ka labs miegs, laba pārtika, labi uzturu papildinātāji un svaigs gaiss, atpūta, prieks, labsajūta ir jūsu enerģijas atslēga, jūsu investīcija, ko jūs pēc tam varēsiet izmantot. Tieši tāpat tā arī pieeja attiecībām pozitīvi, sarunas pozitīvas, miedarbība pozitīva, kur rodas strīdi, stress, tur izleņat, izvairīties, attālināties, un ja tas tomēr nav nekādi citādi atliekams un ir jāatrisina, tad pirms tam nomierinieties un lūdzat arī otram paņemt pauzi, un, kad būsiet nomierinājušies, tad mierīgi izrunāt, vai ja nav iespējams izrunāt, tad sarakstīties. Ja tas nav iespējams, tad tas ir skaidrs, ka tas jāatliek ir uz augusta beigām vai jau septembra sākumu. Vēršiem 2025. gada augusts rada dažādas sajūtas, situācijas, notikumus, ko varētu tā tēlaini salīdzināt ar nokļūšanu ziedu pļavā vai liliju dobē, aplūkt klēpiem ziedus, smaržot šo te liliju rebinošo smaržu, līdz kamēr norebst galva un sajust šo te reibumu, smaržu, piepildījumu, labsajūtu. Un tas ļaus burtiski tā kā atpūsties tādā ozē no fiziskās zemes sadzīves realitātes notikumiem, kuri daļai no vēršiem sajūt, ka gāžas par galvu un nav saprotams, ko ar to darīt. Tad pārklausoties iepriekšējo mēnesi, jāliek kopā enerģija un informācija, kas tiek nodota par šo mēnesi, un jāsaprot, ka viss, kas tiek darīts, tas ir pamats tālākai virzībai. Un tas nozīmē, ka virzībai, rezultātiem, gadiem uz priekšu. Jo patiesībā tas ir darbs ar sevi, tev šo te informāciju un enerģiju, kas tiek nodota, paceļās dažādas domas, pretestība, neapmierinātība, pat varbūt arī dusmas, aizkaitināmība, kas liek parakties sevi dziļāk. Tas nozīmē darbs ar sevi, gatavošana sevi tālākam. Un tad lūk, kāpēc nepieciešams šis te laiks priekš sevis, jo
burtiski esat piekusuši un noguruši no nemitīgas analizēšanas, darbības, virzības, meklēšanas, eksperimentēšanas, rezultātu gaidīšanas, un šobrīd laiks vienkārši iet dziļāk sevī, tā kā to varētu saukt tādu iekapsulēšanos, ko no malas citi varētu saukt par aizbēgšanu, paslēpšanos, taču patiesībā tā ir sevis iepazīšana šajā situācijā. Šajā ir jauna situācija, jauna pieredze, tieši šādā veidā. Un ir vienkārši jāatrod resursi, kā sevi resursēt, kā iedot sev prieku, gandarījumu, labsajūtu. Un tad lūk, tas, kur to var rast, ir dabā. Kā piemēram, tika aprakstīts šite ziedu, pļāvas, mārvas un dabas dotā baudīšana. Pati izdodas to sekundes simtaļu notvert un tad pārgājušas pāri emociju, domu un realitātes jūklis, ir būtiski to meklēt. Meklēt kaut ko šos sīkumus un likt viņus kopā. Tā kā krāt, it kā jūs krātu. Piemēram, kā bērnībā kaut kam gribējāt sakrāt un likāt vai kapeiku pie kapeikas, vai santīmu pie santīmas, vai eiro pie eiro. Un no tā veidojas šis resurss, no tā veidojas šī labsajūta, no tā veidojas šis pamats un informācija, enerģija matricai, kā jums viss ir kārtībā, un šeit jūs nevar aizķert. Jo līdz ko jūs aiziet dziļāk sevis kādā nepieņemšanā, pārmetumos, nenovērtēšanā, izmisumā, vainošanā, upurī, dusmās, aizvainojumā, tad tas viss piesaista attiecīgi tādus notikumus un tādu enerģiju. Pat, ja jūs sarakstat visus papīra un realitāte liekas skarba, visam atrodiet šo te zelta maliņu, pat ja tā jums pašam šķiet ilūziora, pat ja apmāns, caur šo te enerģiju jātiek uz priekšu un savā ziņā jāapmāna sistēma, kura jums esot zemās vibrācijās, zemās enerģijās, to arī piespēlēs. Un esot augstās, pat jau uz papīra izskatās citādāk, jūs tajā visā meklēsiet un radīsiet jaunas pozitīvas emocijas un enerģijas, kuras jums šķiet reāli ir ļoti maz un, kā saka, aiz matiem pievākams. Taču tas ir tas, kas ir jūsu atslēga uz izēju no šīs te situācijas, stāvokļiem, notikumiem, kur esat nonākuši. Un patiesībā tas ir jūsu prāta, emociju, programmu slasts, kurā jūs laiku pa laikam atgriežaties. Un šeit nu tad ir jautājums, ko tad jūs izvēlaties, uz kuru virzienu jūs gribat iet, kādam varbūt vajag nogāzties līdz lejai, saprast visu, apgūt visu un tad izkāpt ārā vai izlekt ar joni, atsparoties. Kāds noklausīsies, sapratīs, ok, negribu, gribu ātrāk, lai šis viss pārtransformējās citā aspektā, citā enerģijā, citā iznākumā, citā virzībā, meklēšu visur šo tēmu zelta maliņu. Un caur to arī skatīšos, tas būtu it kā caur tālskati, kur ir galā krāsaina mozaīka, skatīties uz lietainu, drūmu, bez saules, vētrainu, augstu dienu un redzēt to citās krāsās, tādā veidā palīdzot tev iziet cauri šai dienai un sajusties citādāk un ieraudzīt visu un pārtransformēt notikumus citādāk. Šī te informācija ir būtiska katram, kas to noklausās. Un savā ziņā jūs ar šo arī aktivizējat šo iespēju, noklausoties, paņemot enerģijas informāciju, to spēt izdarīt ātrāk un vieglāk kā citām reizēm. Kas attiecās uz veselību, attiecībām, naudu, iespējām, atpūtu un visu citu, tad iepriekšējais ir atbild arī pārējiem, kā jūs visu paskatīsieties, tāds viss jums izkārtosies.
Un līdz ko jūs sāksiet šādi skatīties uz lietām, arī ātri sajutīsiet rezultātu. Tas ir kā trenēt sevi uz pozitīvu domāšanu, tas ir kā trenēt sevi pozitīvā ieraudzīšana, tas ir kā trenēt sevi izkāpt no negatīvām. Tas ir būtībā sevis transformācija. Uzrunājām dzimušiem. Šī informācija un enerģija, kas tiek nodota pār 2025. gada augusta mēnesi, ir nepieciešama varbūt pat vairāk kā viņiem pašiem liekas, jo jāsaprot, ka šis te periods var būt izaicinoši emocionāli. Emocionāli tieši tāpēc, ka liksies, ka nekas notiek tā, kā gribētos, un reaģē tā, kā gribētos, un viss ātrums, ko grib sagaidīt, nav pietiekošs, un notikumi pārvēršas citādāk, reaģē citādāk, tas nesanāk tas, un tad šeit ir tajā brīdī, kad šādi sāk notikt, ir tā kā jāapstājās, jāelpo, jāizelpo, un jāsaprot, kas notiek, kāpēc ir tā, un atbildi gluži vienkārši nozīmē, ka ir pārlieku liels fokus kādā virzienā ar pilnīgi tādu spiedīgu vai pat izmisuma enerģiju, prasībām, vajadzībām un vienīgo iespējamo risinājumu. Un tas nozīmē, ka jāpaskatās apkārt, jāpaskatās citi varianti. Pat ja prāts, apziņa, realitāte saka, nav laika, nē, jārealizē, jāizdara tas, es esmu jau tur ieguldījis tik daudz un neko citu nezinu, neredzu. Tad pameditējiet, uztaisiet elpošanas prakses, pārguliet, un nākošā rītā iziet dabā un parunājiet ar kādu jums iedvesmojošu cilvēku un gal galā uzziniet pie meistariem par šo situāciju un par iespējām. Un ļaujiet, lai kaut kas atnāk, lai kaut kas pamainās. Vienkārši paļaujieties, jo šis ir arī par paļaušanos gan uz paša pieredzi, paša spēku, paša viedumu, apkārtējām enerģijām, visumu atbalstu un izpratni, kā intensīvi rokot dziļumā var neredzēt, kas notiek virspusē, un rokot dziļumā var aizrakties ne uz to pusi, īpaši stresa un spiedības apstākļos, vai pa dziļu, vai pa labi, vai pa kreisi, pa seklu. Tādēļ ir vērts izkāpt no tās alas, kur jūs rokat dziļumā, un paskatīties, kas tad notiek virspusē, kas ir izmainīts. Iespējams, nāk plūdi, kas aizvairs vai aizlaiž jums tur ciet. Iespējams, ka ir kaut kas personīgs un ko var izmainīt un izdarīt citādāk. Iespējams, ka ir viss, kas liek domāt, ka tas, ko jūs plānojat darīt, jādara drusku vēlāk vai savādāk vai tā veidā. Vai arī vienkārši jāpaļaujās. Īpaši, jau jūs redzat, ka esat izdarījuši jau tik daudz, esat ieguldījušies, tad zinat, kā jums ir paredzēts saņemt atpakaļ. Un tas nevienmēr notiek caur to pašu avotu. Kā mēdz teikt, atceraties, ka vienam cilvēkam dot un lūgties ir par daudz. Tas nozīmē, ka ja jūs jau kādu jau esat atbalstījuši un gaidat, ka viņš jums dos atpakaļ, un jau ar savu darbību vai virzību vai kaut kā iedošanu, piedāvāšanu sanāk jau lūdzaties, lai viņš virzās un darās, tad šobrīd tas ir par daudz. Tas nozīmē, ka jāskatās citi virzieni. Un tas nenozīmē, ka tas, kur jūs ieguldīsies, nenāks atpakaļ. Tas nozīmē, ka ne tagad. Bet šobrīd ir cits virziens, skatieties citu virzienu. Un noteikti ieraudzīsiet, atradīsiet īpaši, būsiet pacietīgi, uzmanīgi. Un, metīsiet savus šaubas, neticību. Jā,
būsiet mierpilni un izmantosiet sev visus pieejamos ne tikai praktiskos rakšanas instrumentus, došanās ar pieri pa priekšu ātri un bez variantiem, taču arī izmantosiet smalkos instrumentus, savu intuīciju, jušanu, uzticēšanos, augstāko spēku, instrumentus un enerģiju un spēsiet saklausīt salasīt starp rindiņām, kur jums jāpavirzās, un viss pilnīgi noteikti iedosies vislabākajā kārtībā. Atcerieties īpašs datums, kur visam, kas ar jums notiks, ir 21. augusts. Tas nozīmē, ka esat gatavi būt elastīgi, pieņemoši, tvērti, spēt, riskēt, izmēģināt kaut ko jaunu. Principā jums varētu būt kā jādiena. Visam jādiena, ja vien jūs skaidri saprotat un redzat, ka tas nenodara pāri nevienai dzīvai būtnei tiešā vai pastarpinātā veidā. Lai arī atceraties, ka mācības cilvēks saņem caur destruktīvām un nepatīkamām pieredzēm tam dēļ. Citkārt, jā, kaut kas jums tā ir jādara, jo tā ir jādara, jūs to jūtat, un jūs to neizdarat, tāpēc, ka žēl to, varbūt tam tā nevajag, lai arī sajūtas un viss saka, ir tā jādara, tad ir tā jādara, jo visdrīzāk, un pilnīgi noteikti tam vai vairākiem cilvēkiem tieši tādu pieredzi un mācību vajag, lai atkal viņi varētu virzīties uz priekšu. Tādi viņiem nebūs šīs te mācības un būs stagnēšana. Un šeit ir atkal par to, ka jums labais un ļaunais, labais un sliktais, negatīvais, pozitīvais, šī te dualitāte mēdz dažreiz liekt izdarīt izvēli par labu, labākiem risinājumam sev, domājot, ka kaut kas, ka tik nenotiek citiem. Jūs atņemat mācības citiem, iegūmus sev un visi neiziet savu pieredzi. Nolīdziet aiz auss. Strēlnieku darba spējas lielākoties vienmēr bijušas augstas. Tajā laikā viņi arī vienmēr mācījuši. Kāda ir jāņem atpūta. Pateicis priekš kārtējiem stāvus ieklausījuši. Šis ir jauna līmeņa mēnesis strēlniekiem. Jaunas mācības un jauni izaicinājumi. Tas nozīmē, viss ierastais nestrādās. Viss notiks citādāk. Sev un citiem par pārsteigumu tas var likties gan patīkami un jautri, gan kaitinoši un nogurdinoši un nepatīkami. Tas, kas šeit jāsaprot, ka ne jau tāpat vien šis tiek iedots, lai spētu iemācīties, iegūt, ieintegrēt kaut ko jaunu. Jo ierastās nodarbes enerģijas, ierastie rezultāti jau ir pierasti un nedod vairs to gandarījumu, vai to jaudu un to apjomu, ko patiesībā varētu saņemt. Tā kā lielākoties ir vērts ļauties un, protams, spēt pieiet arī analītiski, kā saka, noglabāt sev cietajā diskā, kas tad notika, kāds lika justies, kura reakcija nostrādāja vislabāk, kādas mācības tika gūtas un kā to izmantot tālāk. Un būtiski arī sevi novērtēt, būtiski sevi paslavēt, ka tas ir ļoti daudz, ko jūs darat, un ka tas ir milzīgs ieguldījums uz tālāko. Vienmēr, protams, gribas sadzirdēt kaut ko par naudu, par karjeru, jo tas ir tas, ko visi grib, un tas ir svarīgi, un gribas vairāk naudu, lielāku potenciālu karjerā, izaugsmē. Tāda būtībā atbilde slēpjas, kā jūs izspēlēsiet šo mēnesi, kā jūs spēsiet tajā ieiet plūstoši, ļaujoties un arī paņemt maksimumu no šīs te pieredzes. Saprotu, ka tās ir ātrās apmācības, ātrais atbalsts,
jaunas enerģijas, jaunas spējas, jauna, iespējams, rutīna, integrācija, un bez tā nu tālāk nekādi. Un te nu būs jautājums droši vien, kāpēc es neteicu, kāpēc nesagatavoju, kāpēc tik strauji, kāpēc tagad man ir tas, un es gribu citādi, gribu tā, gribu, varbūt nevar vēlāk. Var vēlāk, protams, var vēlāk, ja jūs tā rīkosties un tādu enerģiju dosiet ziņosiet, tad jums tas pārliksies vēlāk. Arī tad lēciens un viss, ko jūs gaidat, arī pārliksies vēlāk. Tā kā tas viss jūsos pašos iekšā sevi jāizrisina, ir iedota diezgan liela brīvība izvēlēs un rīcībā, lai arī dažiem būs tā, kā būs, un nekā citādi, lai ko gribētu, darītu vai domātu, jo tīši vai netīši, vilšus vai nevilšus, jau agrāk esat to pasūtījuši, uz to gājuši un gribējuši, varbūt tas ir aizmirsies, vai šobrīd tomēr liekas, kad varētu drusku citādāk, vai varēja ātrāk vai vēlāk. Taču tā kā paši ļoti strikti šīs te vēlmes esat izteikuši, robežas novilkuši un pateikuši, ka lai vai kā, nekā citādāk, kā tikai jābūt rezultātam. Tad jums tas tiks iedots, kā lai saka, piespiedu kārtā labprātīgi, un tad iesiet visam cauri. Tiem, kuriem liekas, ka pēc var taču mierīgi izaugsme nenotiek, mierīgi tas nozīmē, ka jūs stāvat uz vietu, viss cits iet uz priekšu, tā tad tas pat nav mierīgi, tā ir degradācija, tā ir iešana atpakaļ, tikai ātri darbojoties, virzoties, kustoties pat caur negribu, nepatīk un slinkums, kaut vai maziem solīšiem, atrodot veidu, kā sevi nešaustot un nejūtoties, ka, es negribu, kāpēc, virzīties uz priekšu. Tādi jums viss atliksies un izdosies, un jau nākošais būs vieglāk. Tā kā esat sev saprotoši, atbalstoši, brīdināt arī apkārtēji, kad var būt visādi. Jūs varat rīkoties, reaģēt neierasti, neparasti, un situācijas var izpaties dažādi. Un jūs to pieļausiet un ļausties, jo jums šī pieredze ir vajadzīga. Jūs gribat ātru izaugsmu, ātru virzību, ātru nākošo posmu, esat šo pasūtījuši un esat tam gatavi, lai izdodas. Skorpioni, augusta mēnesī. Negribēs darīt īpaši neko, kas īpastenībā saskana ar viņu iekšējo stāvokli un vajadzību pēc atpūtas miera. Laika, kad pārstrukturizēt, principā, kad ieintegrēt visu, kas apgūts, kas uzzināts, kas iemācīts, un sagatavot sevi jaunam posmam. Tādēļ šeit jābūt pret sevi pilnībām daudzīgiem, atļaujošiem, piedodošiem, mīlošiem, rūpīgiem, ļaujot sev pat iekrist slinkumā, neko nedarīšanām un ļauties procesam, plūsmai, nedarīt absolūti neko, ko negribas, kur ir pretestība, kur nav vilna pārliecība, vilkme, kur kāds mēģina pierunāt, ievilkt vai apelēt pie sirdsapziņas, manipulēt vai kaut ko piesolīt vai pārliecināt, līdz ko sāk šie te procesi, tā uzreiz saprotat, ka šeit jums jānoturas un jāspēj pateikt, nē. Ne šoreiz, un ne es. Varbūt nākošu reizi. Es šoreiz noteikti nepiedodu. Un nekas nevienam nav jāpaskaidro, taču, ja prāts sliek tomēr taisnot visu paskaidrot, tas sakat, kā ir. Man šobrīd jāatliek sev. Tas man ir ļoti svarīgi un jāliek sev pirmā vietā. Noteikti sapratīsi. Un, ja cilvēkam nemēģina un negrib saprast, tad šeit jau jums pašiem ir ar veselu saprātu jāsaprot, kas tad tie par draugiem, kuri šādi reaģē, atbild un egoistiski rīkojās, vai nav vērts lapot savu draugu sarakstu un paskatīties un izslēgt vai mazināt komunikāciju ar tiem, kuri ir tikai ņemoši, enerģiju ņemoši, laiku ņemoši. Un
pagaida, lai ieguldīties lielākoties jūs. Tas, protams, nav obligāti, tas tāds ieteikums, ja, tas liek aizdomāties, tad tas ir jums. Jo vismaz 60% ikdienā jums var būt, kā lielai daļai aizplūst citiem sarunām, vienkārši papļāpāšanai, padomdošanai, uzklausīšanai, atnāc līdzi, izdari to, vai tu ar maniem kopā. Un kur jums arī pašiem ir jau iegājusies tā rutīna, kur gribas, un jūs jūtaties it kā komfortabli kādā kompānijā sarunām, jo tā ir ierasts, tā ir pierasts. Un kāpēc šo jāvērš uzmanība? Jo tā kā tas aizņem diezgan daudz laika jūsu dzīvē, tad nekam jaunam, ko jūs ļoti gribētu, gan finansēm, piedāvājumiem, iespējām, attiecībām, pavērsieniem, bet tam nekam jaunam neko daudz laika jau nepaliek, jo jūs kāpēc atļauj tik, cik atļauj, jūs visi man rādat, kas jums ir svarīgs, un ka jūs pie tā turaties, un jaunumu vietu neatbrīvojat, un līdz ar to tas sanāk tā kā būt nemitīgi uzgaidāmā telpā, nemitīgi uz kaut ko gaidīt. Tāpat laikā, tad, kad pienāk jūsu kārta, jūs paši aiziet rindas galā, jo jums vēl tas jāpaspēj un tas jāpaspēj, to es vēl neesmu izdarījuši un neesmu kā. Tā kā šeit ir viela pārdomām un pārieskatīties sevi dziļāk un padomāt, kā var izmantot šo te mēnesi, vienlaicīgi veltot laiku sev, izvērtējot, kas jums vajadzīgs, kas liekas, ko vajag atrast, un attiecīgi radot iespēju ienākt jaunajam. Un tad patiešām redzēsiet, kā dzīve mainās, notikumi mainās, ienāk jauni cilvēki, jaunas attiecības, jaunas iespējas. Un jums pašiem kļūst daudz interesantāk gan ar sevi, gan dzīvo šo dzīvi, jo daudz kas pamainās. Pat ja sākotnēji liekas, nē, negribas labāk tā. Labāk darīšu kā ierasts, labāk to, ko esmu pārbaudījis, un to pēc tam atlikšu. Tad atliekot būs ar katru reizi aizvien grūtāk, jo jūs būtībā tā kā nedaudz pieviļat sevi. Kaut ko gribot, apņemoties, apsolot un neizdarot un atliekot, un tad jau izveidojās tā kā programma, kā jūs tā darīsiet gandrīz vai vienmēr. Ja vien nepieklāvēs jums pie durvīm krīzes, stresa, spriedzes, apstākļu situācijas, ka jūs piespiedīs kaut ko mainīt. Taču tas jau tad būs caur nepatīkamo destruktīvo prizmu. Tātad pajautājiet paši sev, vai gribat sākt jau tagad, pamazām, konstruktīvi, lēnām, vai gaidīsiet to Big Bang brīdi. Jauniem 2025. gadam augušajā zvaigznājā dzimušiem ir ļoti interesants mēnesis. Mēnesis, ko varētu saukt par atklāsmju periodu, kad atklājās dažādas apslēptas lietas, gan informācijas sfērā, gan iespēju sfērā, gan potenciāla sfērā, gan risku sfērā. Tas nozīmē, ka, ja iepriekš pieredzē ir bijis tā, ka ir kaut kur jātaustās, ir jādomā, vai te izdosies, vai neizdosies, riskēt, neriskēt, tad šis te mēnesis būs interesants un pārsteidžos ar to, kad būs liela skaidrība, būs saprotami spēles noteikumi, būs pārliecība, kas ir kas, kurā virzienā doties, kurā nē, kurā būs brīdinājumi skaidri saredzami, tā sarkanie karogi, gan sajūta līmenī, gan informatīvi, ka šeit nē, ne šomēnes, ne tagad. Šeit nedaudz atliekam, es saku, pavelkam šo te uz atpakaļ, nogaidam, uzliekam uz pauzes, un būs jomas, kur jūs redzēsiet, jā, šeit jālaiž zirgi pirmos auļos, ir īstais brīdis, īstais moments, viss metam pie malas, kaunu, bailes, šaubas, riskējam, un zinām, ka šeit pat nav jābaidās riskēt, jo šī enerģija pati
jau iedod to virzienu, jā, ejam, daram, liekam iekšā, virzam, investējam. Un tas, ja to, pieņemsim, salīdzina ar jūliju, tad šis te augusts iedos trīskārtīgu. Viss, ko darīsiet, ieguldīsiet, reizināsies ar 3. Tieši tāpat, ja izvēlēsiet tomēr nepaklausīt sajūtām, sarkaniem karogiem un skaidrām zīmēm, tas viss jums var paņemt nost reiz 3. Tāpēc tiem, kuriem te uzreiz liekas, jā, daram, nešķirojam, daram visu, šis tomēr ir arī par atpazīšanu un sajušanu. Treniņš jums, kuru pēc tam jūs varēsiet izmantot arī turpmāk, kas būtībā jums būs tā kā jūsu veiksmes atslēga tālākiem, kā nu kuram, kādam 7, 10 mēnešiem, kādam līdz pat 10 gadiem. Tas ir atkarīgs no jūsu pašu izaugsmes potenciāla, vēlmes pielietot un vēlmes mainīties, kā jūs līdz šim ko esat darījuši. Kas attiecās uz fizisko ķermeni, šeit ir ieteicams ūdens procedūras, jo vairāk, jo labāk, var pat nebūt ilgi, var vienkārši būt bieži, un ūdens procedūras tas nozīmē gan peldes, gan duša, gan vanna, gan šarko, gan zemūdens masāžas, gan arī īpašas dažādas minerālu ūdens vannas, sāls vannas, un kādam pat pastaiga lietu var kalpot kā ūdens procedūra. Respektīvi, visa miedarbība ar ūdeni ir ļoti vēlama šomēnes, īpaši vairāk kā citus mēnešus, kas, protams, arī ir svarīgi turpināt. Kas attiecās uz ģimeni, ģimene būs mierīga, tāda līdzās pastāvoša šomēnes, ar dažiem izņēmumiem, kurus atpazīsiet, sapratīsiet, ka tas neatiecās uz jums, ka tas attiecās uz attiecīgiem ģimenes locekļiem, kur mēģina kaut ko uzkrāmēt jums, un jums vienkārši nekas cits neatliek kā pasmaidīt un patēlot, ka jā, jūs jau saprotat, un traki, jā, un jā, es atbalstu. Jo patiesībā tas vispār nav par jums, tas ir par viņiem, un te ir svarīgi neļaut sevi ievilkt. Un pie ģimenes locekļiem pieskaitās arī kontraktētie draugi, kuri var mēģināt jūs ievilkt kādos posmos, kuros jau jums ir pieredze iegūta, jums nav nepieciešams atkal to vēlreiz iet. Šeit jābūt ļoti uzmanīgiem, jo jūs tomēr izlemsiet, būs interesanti, rutīnas atmiņu dēļ, par to paņemties. Jūs varat atkal aktualizēt arī sev šīs te pieredzes iet vēlreiz. Nu, visums uz to paskatīsies apmēram tā. Jā? Nē, nu labi, jā, tu tā vēlies, lūdzu, ņem, te uzreiz atkal kāds atnāk ar to tēmu, kāds atkal uzkasās par kaut ko piespēlē un aiziet atkal šis tad riņķa dancis un dažbrīd pat nolaišanās līdz pat dibenam un ņemšanās atkal par to, kas likās jau, kāpēc es to jau noslēdzu, visas mācības guvu un ticiet, jūs iegūsiet tieši tās pašas mācības. Te ir stāsts par to, ka ejat uz priekšu, pagātne paliek pagātnē, viss, kas iziet, tas ir aizvērts. Ejiet un skatieties uz priekšu. Šis var būt arī kā šī mēneša moto. Ejiet, skatieties uz priekšu un veidot jaunas pieredzes, jaunu rutīnu, jaunas iestrādes, ieklausties sevi un sekojiet savām sajūtām. Tas ir tas, kas jūs vadīs šomēnes īpaši. Kas attiecās uz ceļošanu, ceļošana būs iespējama. Šeit gan jāsaka, vēlama ir tāda īslaicīga, ne pārāk ilga, jo pietiks ar dažām dienām un jau būs restarts. Ilgāki ceļojumi, kas ir paredzēti, tad vēlams paņemt līdz kaut ko vai grāmatu, vai ieplānot arī kādu darbošanos vai kādas apskates vietas, tādas vai kādu meistarklašu apmeklējumu, jo jums būs garlaicīgi. Jums gribēsies kaut ko, jums būs tā enerģija, gribēsies kaut kur to izlikt. Paredzat to, ka jums tā būs un paņemat līdzi potenciālā šīs iespējas, ka jūs varat darboties paralēli. Jo citādi būs žēl tā laika, jo pusceļā gribēsies atgriezties un liksies aktīvs, priekš kam tik ilgi nevajadzēja.
Tā darbojās šīs te augsta enerģijas, jo jums ir paredzēts viņus aktīvi izmantot virzībai, darbībai, attīstībai un potenciāli iespēju izmantošanai. Un to ir svarīgi atcerēties un likt lietā. Svariem ir būtiski saprast, ka šis te mēnesis nesīs daudz dažādu piedāvājumu, iespēju, un gribēsies visur piedalīties, visu izmēģināt, visur iesaistīties. Arī, protams, notikumos, kuri būs mazāk baudāmi. Vienkārši tas mēnesis ir par kustību, par darbību, un enerģijas pietiks, enerģijas un jaudas pietiks. Kas šeit svarīgi saprast, ka ir jāieplāno laiks sev, rūpēs par sevi, par savu fizisko ķermeni, par savu labklājību, pār savu atpūtu, pār trūkstošām uzturvielām, kur skrējienām aizmirsīsiet pilnvērtīgi sevi paēdināt, līdz ar to iedot vajadzīgos vitamīnus, minerālu vielas, augstskābes, ūdeni, pietiekošu elpu, atpūtu un, protams, proteīnus, kas jums ir tik vitāli vajadzīgi, jo patērēsiet enerģiju ļoti daudz, gribēsies patērēt daudz, liksies, ka viņi ir un pietiek un nav vispār par to jādomā un jārūpējās. Protams, var likt uz kārtas visu un domāt, kā būs, tā būs pēc tam. Tāpat laikā jums jāzina, ka, ja šādi rīkosties, tad nākošie mēneši jums būs tādi, kur jums nāksies vienkārši piespiedu kārtā par sevi rūpēties, sevi resursēt, un līdz ar to visam citam piegriezīsies enerģija. Visam citam pietrūks spēku un motivācijas, jo jūs automātiski ieliksiet sevi atjaunojošā režīmā. Tamdēļ, ja gribat turpināt gandrīz tikpat jaudīgi vai tuvu tam, katru dienu mērķiecīgi ieguldieties sevī. Atvēliet tam laiku un saprotiet, ka neviens nevar to izvēlēties jūsu vietā un uzvēlēties atbildību. Arī neviens nevar kā tikai jūs paši. Atcerieties, ka ir dažādi ātri rituāli, jo šai skrējienā ilgi neko negribēsies. Piemēram, ātra pelde, kur darbojās visi muskuļi, saņemat resursēšanu, enerģiju, un tāpat laikā atslābināties un veltat laiku sev, ķermenis uzsūc ūdeni. Ļoti labi to iekļaut savā ikdienas rutīnā. Un turpat nav nozīme, kurā dienas laika posmā galvenais, kā spēj to iekļaut. Tas pats vienmēr ātri un efektīvi strādā. Kā to mēdz saukt sveiciens saulē, iziet pirmajās saules staros aizvērtām acīm, basām kājām, ļaut zemes un saules enerģijai, kosmosa enerģijai sevi atjaunot, reģenerēt. Ieejot meditīvā stāvoklī, ļaujiet visām enerģijām ieplūst un izkārtoties čakrālajā sistēmā. Tiem, kuri vairāk uzņem mīlestību un enerģiju caur apkārtējo vidi, šeit būs vietā miedarbība ar partneri. Gan pieskārieni, gan maigums, gan intīma tuvība būs tā, kas iedos papildus enerģiju, fizisko slodzi, vienlaicīgi rūpes par sevi un arī tā kārtošanos sistemātiskā līmenī. Tie, kuriem gribas pavisam ātri, negribas darīt neko, apvienojiet to ar nodarbi. Jā, pavadiet laiku kopā ar draugiem vai telefonsarunā, izdarat fizisko aktivitāti, vai tā ir pastaiga, vai tas ir brauciens ar riteni, vai pastaiga uz vietas pa celiņu, vai ar velo, kurš atrodas jūsu istabā, vai jūs skatāties filmu, tad arī šāpat izmantojiet. Vai pat, ja esat tik ļoti aizņemti, ka atcerieties par sevi dienas beigās, tad varat iztaipīties, izvingroties, pagulēt uz adatām un
uztaisīt minimālo vingrinājumu programmu, kaut vai atrodaties gultā, tieši tāpat no rīta. Svarīgi atcerieties to darīt katru dienu un svarīgi iedot sev šo laiku un rūpes, jo tas ir jūsu, teicīgi, investīcija jūsu fiziskā ķermenī, informācija visumam, kā jums tas ir svarīgi, un jūs gribat šo te enerģiju, ko jums iedod arī noturēt, viņā investēt, un jums vienkārši papildus pienāks vēl klāt, tādā veidā jūs atbalstot. Tas, kas būtu jāzina, kā tuvinieki, draugi, radinieki jutīs jūsu enerģijas pilnbriedu un pāri plūstošo jaudu un gribēs to no jums paņemt. Mēģinot izraisīt situācijas vai domstarpības vai konfliktus, vai pieprasīt, vai ar upuri izspēlēt, kur viņi vēlēsies dabūt enerģiju sev. Šeit jābūt saprātīgiem, jāsaprot, kā tas darbojas, un ja izvēlaties enerģiju dot, tad arī vairāk jāatjaunojas un jāresursējas un nav ko dusmoties un apvainoties, jo paši izvēlaties to darīt. Saprotat, kā dabūt atpakaļ. Ja jūtat, kā gribat paturēt sev, tad iemācieties pieklājīgi, jauki, mīļi novirzīt citu vietu, ieteicot, ko paklausīties, kādu, ko izpildīt, kādu meditāciju vai praksi, vai kādu nodarbi, kas palīdz viņiem pašiem ar sevi tikt galā un sakārtoties. Saulīte viņiem augustā īpaši vēlīgi iespīd viņu darbības laukā. Tas nozīmē gandrīz viss, ko viņi uzsāks, cītīgi, nešaubīgi, pieejot ar pacietību, ar mērķtiecību, gribspēku, disciplīnu, plānošanu. Tas arī virzīsies un ātri vien parādīs, kā virziens ir pareizais un kas vēl nepieciešams ielikt, pieslīpēt, pavirzīt un attiecīgi ātrāk, lēnāk, apjomīgāk vai sastrukturizēt. Šeit jābūt arī vienlaicīgi gan darītājiem, ņemot vērā visas iepriekšējās īpašības, gan arī vērotājiem. Principā tāds jauns pavērsiens, jauns treniņš, jauna iespēja, kā jūs sevi parādīsiet, un šeit iet runa gan par ģimenes institūtu, gan par attiecībām, gan par karjeru, gan par naudu, gan par mājokli, mājasēmniecību. Respektīvi, šīs te iesākums ir attiecināms ne tikai uz darbu un karjeru, kas nes naudas, attiecināms uz katru sfēru, kurā jūs ieguldat šo te enerģiju un attiecīgi pēc iepriekš minētā arī virzaties. Kāpēc tā? Tāpēc, ka jums ir paredzēts vienlaicīgi gan lēciens, gan mācības, gan transformācijas, spēt izdarīt vairāk, spēt paņemt uz sevi vairāk un spēt ieraudzīt šīs te iespējas. Un pat, ja nav kaut kas izdevies, tad saprast, ka ir arī stānu lodiņi, ir mazās durtiņas, ir sētas ieejas un, kā man sacīt, arī skursteņi. Un tikai ar pacietību, gribas spēku, disciplīnu, plānošanu, analītiku un vienlaicīgi attiekts vērošanu ir iespējams sasniegt labāko rezultātu, un tad arī tiks dot šis te atbalsts. Un kāpēc tā? Jo iepriekš esat ļoti tērējuši savu enerģiju, kā gribu to, jūs skatījušies no sākuma punkta jau uz galamērķi, un šobrīd jums tiek iedots ceļš, spēja izbaudīt šo te ceļu, nedomājot, kā jūs tur nonācāt un ka jums jānonāk tikai uz mērķi un pa vidu tam nav tik liela nozīme. Tieši tiek iedots spēt, izmantot, iepazīt, iemācīties un vadīt sevi un visu procesu ceļā. Tas nozīmē gan attiecībās ar partnerību, gan bērniem, gan mājasēmniecībā, gan jūsu vecākiem, gan
darba vietā, gan hobijos, jebkur jūs ejat caur šo procesu atbildīgi, izmantojot visu iespējamo potenciālu dažādās jomās un paralēli vēl vērojat, kā jūs jūtaties, kā viss notiek, kā attīstas, ko kurā brīdī vēl var pavirzīt, pamainīt. Un šeit jūs ieraudzīsiet atšķirību. Kāda ir atšķirība? Ja jūs rīkojaties šādi, vai kāda atšķirība ir, ka jūs vienkārši gribat to un bliežat nedomājot. Un tad tā, un pat nedomājat, neanalizējat, neplānojat, bez disciplīnas, bez gribas spēka, nesanāks atdusmojoties, apvainoties, metat nost, ņemat nākošo. Vai izliekaties, spēlējat spēles paši ar sevi, tad šeit ir iespējai sasniegt jaunu līmeni priekš sevis un vērojot to it kā ierakstīt. Un pēc tam spēt to pielietot dažādās situācijās un it kā zināt jau to visu, taču to praksē pielietojot mētiecīgi un to ierakstot, viss burtiski tā kā iesaistīsies kā jauna pieredze, plus arī aktualizēs un pacels iepriekšējo dzīvu pieredzi, summējot to vēl lielākā potenciālā. Tamdēļ būtiski ir būt gan pret sevi pacietīgiem, gan pret apkārtējiem uzmanīgiem pacietīgiem un darīt visu pakāpeniski, virzoties pacietīgi, ar gribas spēku, ar disciplīnu, ar plānošanu, ar atbildību, un viss jums izdosies pilnīgi noteikti. Agri vai vēlu parādīsies augļi. Un tad arī vērojiet, zināsiet, kā ko pavirzīt, izdarīt savādāk, lai būtu vēl labāks rezultāts. Jāatzīmē gan tas, ka viss, ko jūs darījāt iepriekš, var nestrādāt. Jums gribēsies atkal pa vecam, atkal tādas metodas, atkal izrēģēt tā, atkal teikt tieši tos vārdus, tās frāzes, atkal izlemt kaut kādā brīdī, nu tad tā, vai nekā, vai tā, tas nestrādās. Nebūs ne reakcijas no cilvēkiem, nē. Situācijas izsāsies, tas tikai jums parādīs, kā pa vecam vairs nevarēs, jo ir iedota šī pieredze nevelti. Tie, kas mēģinās pa vecam, var sevi iedzīt depresijā, jo nekas nenotiks. Tamdēļ, ja jūs to dzirdat, tad tas ir jums, un pierakstat visu, un visu, ko darat, ko plānojat, vai jūs esat sākuši, pārskatat, un caur šādu prizmu vērojat sevi un mēģināt reaģēt pa jaunam, rīkoties pa jaunam, uztvert pa jaunam, atbildēt savādāk, nodomāt citādāk, sajusties vēl savādāk, uztvert vēl savādāk. Pamēģiniet sev to visu atļaut un vērot, kā tas tālāk izpildās. Un saprotat, ka jūs jebkurā brīdī varat pārmainīt, varat izlemt citādāk, varat atkal vēl savādāk. Un šādi mēģinot, jūs atradīsiet un salksiet labāko rezultātu. Tas ir kā likt puzli. Jo, ja jūs mēģināsiet spiest ne to gabaliņu vietā, kur tam nav paredzēts, tad būs pretestība un nesanāks tā kopaina. Tamdēļ pacietība, disciplīna, analītika, vērošana, darbs, lēna virzība, laikā konstanta un vienlaicīgi arī savā ziņā ātra novedīs jūs pie kopainas, kur jūs ieraudzīsiet visam drīz, jau sākot veidoties pirmajām aprisēm. Jaunavam, ja šis augusta mēnesis ir domāts dažādiem atklājumiem, virzieniem, burtiski to varētu salīdzināt tā kā āķi izlikšanai, makšķeres izmešanai, tīklu izvietošanai, slāždu nolikšanai. Tas nozīmē, ka būtiski izmantot šo te enerģiju, šo te laiku, uzsākot kaut ko, kas ir sen gribēts, plānots, vajadzīgs, kas ir atlikts, un uz ko varbūt pat ir bijis slinkums un nav īsti bijis resursu, enerģija un gribēšana, tad šeit ir jāpienaglo kaut maza nagliņa. Būtiski
Saka, ka tiešām jāizmet šis te āķis. Tas nozīmē, kā minimums jāuzraksta soļi, kurus gribas darīt, kurus gribas virzīt. Kā pēc kārtas. Un šeit pilnīgi mierīgi var izmantot dažādas tehnoloģijas, kuras palīdz ierunājot vai brīvā formā uzrakstot to, ko vēlaties, salikt šo te plānu, stratēģiju, pat mērķa klientu un ieteikumus, ko un kā. Un tad to pašiem paņemt, papildināt, un tad jau skatīties, kā tad varētu to iesākt. Un tad būs jau vieglāk virzīties. Principā nebaidieties ne mirkli, laiks ir jūsu, enerģija ir jūsu, iespējas ir jūsu, visa vaina ir darīšanā. Un šeit, lai nebūtu fokus uz izdošanos, neizdošanos, uz gribas, negribas, uztver to kā eksperimentu, radošu procesu, izmēģinājumu. Un tāpat laikā, līdz ko sajūtat vilkmi, kā aiziet, kā saka tā lieta, virzība un enerģija pieplūst, un jūs jūtat, kad gribas un notiek viss un daras vieglāk lietas nekā varētu iedomāties, un jūras novaras, tad paņemat jau stingrāk, paņemat jau skrupulozāk, paņemat jau disciplinētāk un pamatīgāk to jomu, kura jums aiziet un virzās, un metaties iekšā un izmantojiet šo te laiku. Ja nu gadījumā ir dažādas vēlmes, atvaļinājumi, atpūtas, ģimene, draugi, pasākumi, un liekas, nu, bet kā es to gribu jau šo laiku atpūsties, bet kā, kāpēc? Apņematies, tie, kur rīta cilvēki piecelties no rīta un veltīt 10-20 minūtes sarunāt ar sevi. Nekas nenotiks, es veltīšu 10-20 minūtes. Un patiešām tad pēc atmošanās rituāla, vingrošanas, meditācijas, skrējiena, peldējiena, pagulēšanas adatiņām, ķermeņam, visas ievibrēšanas, tādas šīs 10-20 minūtes atvēlēt un saprotat, ka tas jau no visas dienas procentuāli nav pat 1%, kā jūs droši to varat darīt, droši varat atļauties to veltīt un pārējo visu tad tā, kā bijāt plānojuši. Tātad ir jāpieceļās tikai 10-20 minūtes ātrāk, un tas ir tā vērts izmantot šo enerģiju un laiku, ieguldoties. Ja esat vakar cilvēki, to pašu var darīt vakarā. Ja esat dienas cilvēki, tad dienas vidū, kaut kur starp citām nodarbēm, paņemt un izdarīt pat, ja esat kustībā. Vienmēr var paņemt pauzīti 10 minūtes un izdarīt. Un tad redzēsiet, kā tas viss reizināsies, reiz 3, ko būsiet ieguldījuši, un jau pēc tam būs vieglāk to visu vadīt, virzīt, attīstīt. Šie ieteikumi attiecās ne tikai uz karjeras, biznesa, investīciju potenciālu iespējām, tā attiecās arī uz jaunu attiecību veidošanu, uz esošo ieguldījumu attiecībās, laulībā, uz ieguldījumu bērnos, bērnu attīstībā, izaugsmē, uz ieguldījumu mājoklī un uz ieguldījumu sevī, arī savā skaistumā, enerģijas resursā, laikā sev. Tā kā izmantojiet to pēc iespējas labāk, izlieciet šos te āķus, ja gribat pietrūkst resursa, tad iesākiet kādu jaunu virzienu, kur jūs saņemat šo te resursu. Jā, pamāz ieguldat savā skaistumā, iesākat kādu jaunu rituālu rutīnu, kur tad jūs virzīsieties pamazām. Jā, jūtat, kā pamaz ir kādas apmācības, kāda jauna informācija, tad tādi atkal veltas šīs 10 minūtes kaut kā jaunam būšanai. Svarīgi ir iesākt. Iesākt,
un pamazām virzīt uz priekšu. Un tad jūs redzēsiet, tālāk notiks brīnumi. Izdosies jums šo noturēt. Sākotnēji 3 dienas uzliecat savu mērķi, tad jau pēc 3 dienām saprotat, ka jūs varat vēl un mēģināt tik līdz 7 dienām. Tad, kad jums ir izdevies 7 dienas, kaut vai tās pašas kā 10-20 minūtes, kaut vai tikai 10 minūtes, tādi jau liekat klāt pa dienai. Un tad, kad jūs tiksiet līdz 21 dienai, tad jums tas būs izdevies. Un tad sāks notikt brīnumi. Katram, kas dzimuši mirzāža zīmē 25. gada augusts, vairāk domāts atpūtai, iešanai dziļāk sevī un visu iepriekšējo darbību kopumu izvērtēšanai, jaunu plānu veidošanai. Tas nozīmē, ka var pievērsties kārtošanas, krāsošanas, atjaunošanas, rutīnas darbiem un paralēli domāt, pārdomāt, iedziļināties, analizēt, plānot, sapņot. Vienvārds sakot, vai vienā teikumā sakot, rokas kustās un galva strādā. Un šādi procesi būs ļoti produktīvi un efektīvi. Gan darbs raisīsies uz priekšu, gan notiks pašanalīze, izvērtēšana, apspriešanās, jaunu mērķu uzlikšana, starpmērķu, starpposmu plānošana, pirmo soļu, pamatu ielikšana un idejas uz realizēšanos. Pēc būtības arī citām zīmēm ir noderīgi šāda veida virzība, lai arī lielākais atbalsts šādam procesam tieši šai zīmē vai uz robežas dzimušiem iepriekšējā vai tekošajā zīmē. Tie, kas sajūt tomēr, kā ir nepieciešams darīt kaut ko vairāk un gribas jau tagad un negribas teikt gaidīt un plānot un domāt un likt mērķus. Nav nekas nepareizs, nozīmē, ka tas viss ir izdarīts iepriekš, lai pat mazāk atbalstošā periodā, un šobrīd tā vēlme ir tik liela un pacietība ir tik maz, kad gribas jau darboties. Droši to var darīt, uztaisīt strateģisko plānu, izrunāt, izdiskutēt ar iesaistītām personām un salikt punktus, skatīties, kas vēl nepieciešams, pētēt, lasīt, analizēt, klausīties un šādā veidā likt jau galvenos pamatprincipus un punktus. Kas attiecās uz veselība gan jāsaudzē, gan tāpat laikā viņa būs pateicīga par to, kas ir ieguldīts iepriekš, un dos enerģiju, dos spēku, dos atbalstu, lai arī jābūt pacietīgiem brīžos, kad gribas ātrāk, vairāk, jaudīgāk, un kā organisms prasa pauzīt vai atpūtu, padzerties, paēst un pabaudīt vienkārši zemes dzīves lietas, tas arī jādod. Tas arī jādod un jāspēj par to priecāties. Svarīgi atcerēties miedarbību ar dzīvniekiem, kura iedod uzlādējošu enerģiju. Skatiens, pieskāriens, glāsts, samīļojiens, kopā būšana ar dzīvniekiem uzlādē, atbalsta, iedod, vienlaicīgi arī nomierina, noharmonizē, attīra dzīvnieku šai mēnesī. Ļoti būs liels resursa avots, lai arī tas ir ne tikai šai mēnesī. Un tamdēļ vērts paļauties uz to, ka visums, augstākie spēki
runā gan caur dzīvniekiem, gan atbalsta caur dzīvniekiem, gan skaidro caur dzīvniekiem, gan attīra caur dzīvniekiem. Un to kombinējot ar laika pavadīšanu dabā, vēl var saņemt dubultu efektu. Kas attiecās uz veiksmes datumiem, tad 12, 21, 30, ja gribas šos datumus izmantot kaut kam īpašam, kur nepieciešams, lai viss plusojās reiz 2, reiz 3, tad šie būs labi datumi, kurus izvēlēties. Šādām darbībām, lēmumiem, notikumiem, pieredzēm, pirmajiem ieliktajiem stūrakmeņiem kaut kā virzienā. Attiecības būs harmoniskas, mierīgas, piedodošas, ja vien jūs pretī tieši tāpat spoguļosiet. Tas nozīmē, ka viss, ko jūs translēsiet, arī translēsies jums atpakaļ. Tādēļ jābūt uzmanīgiem gan ar domām, gan ar emocijām, gan ar vārdiem. Šoreiz 7 reiz jānomēra pirms jālaiž uz āru. Un te būs atkal šī resursēšanās, miers un harmonija, kas jau tika minēts, daba, dzīvnieki vietā. Un nevelti padoms iet sevī, analizēt, atpūsties ar šim mēnesim. Pirmais, jo mēģinot no sevis panākt vairāk, var rasties dažādas aizvainojuma, aizkaitinājuma, emocijas, nepatika, dusmas, ka nesanāk, kad kaut kas iet ne tā. Un kad netiek piepildīts kādas ekspektācijas, ļaujiet sev paņemt pauzi, ļaujiet sev paņemt mierīgāku mēnesi, un jūs turpināsiet darboties, tikai darīsiet to, kas jādara ar rokām, un ar prātu to, kas jāiedziļāk sevī. Ūdens vīru šis mēnesis, augusts, mīlestības mēnesis, mīlestību uz sevi, mīlestību uz tuvajiem, mīlestību uz visu, ko darat, mīlestību uz atmiņām, mīlestību uz dabu, mīlestību uz dzīvniekiem, uz ģimenes locekļiem. Tas nozīmē, ka atslēgas vārds visā, ko darīsiet, domāsiet, lemsiet, to darīt caur mīlestību. Ja jūs vada šīs siltās sajūtas, tad arī viņās darat, ko darīdami, viss jums izdosies un iedos augus un patīkams sajūtas, patīkam pieredzi. Mīlestība ir būtiska kā sēkla, ko jūs iesaisiet, un attiecīgi viss, kur jūs šo te mīlestību ieliekot darīsiet, aiz mīlestības, mīlot, esot mīlestībā, ar mīļošām sajūtām, tās 10-kārtīgi augļos atnāks atpakaļ. Tas nozīmē, ka arī, ja kādam izlāties palīdzēt, tad dariet to aiz mīlestības, lai jūs vada mērķi, kas ir bezkaislīgi, bez sautīguma, mīlestībā, auguši mīlestībā, dzimuši mīlestībā, veikti, un arī atgriezīsies atpakaļ jums pārpilnīgā mīlestībā no visām pusēm dažādos veidos, ar dāvanām, agri vai vēlu, un visdrīzāk, kad vismazāk gaidīsiet, un tas jums būs kā pārsteigums, tieši tamdēļ, lai jūs ietu procesos aiz mīlestības, nevis aiz aprēķina, ka kaut kas būs atpakaļ, kaut ko saņemsiet, vienkārši saprotot, ka jūs drīkstat atļaut sev darīt kaut ko tāpat vien, ja jūs gribat atbalstīt, gribat iedot aiz mīlestības, aiz cilvēciskas, līdzcilvēciskas mīlestības, dabai, dzīvniekiem, cilvēkiem, visumam. Vienkārši jums tā gribas, un viss, un jūs dodat, un tā mīlestība ar jums plūst, un tas ir visaugstākais, ko jūs varat iedot, un arī, ja kāds klausās, kurš ir citā dzīmē, tad arī jums der šis te padoms, jums der arī to jūs varat izmantot, jebkurš to var izmantot. Tas, kas attiecās uz ūdensvīriem parasti nenāks tas viegli. Viņiem vajag
lai viņi skaidri zina, kur viņi iet un kāpēc, un kas notiks tālāk, un lai būtu soļiem viss saprotams, tamdēļ šeit drīkst ļauties, drīkst plūst mīlestībā, pilnībā atdošanās enerģijā, bez ekspektācijām. Mīlestība būs kā karogs šajā mēnesī. Lai vai kā jums atbild visums apkārtne, meklējiet sevī mīlestību, atbildiet mīlestībā. Un jūs būtiski it kā izziņojat visumam, kā es visur ar mīlestību. Un visums pārkārtojās, cilvēki apkārt pārkārtojās. Tas, protams, paņem laiku pārstrukturizēties. Un jums ieliekot šo te kodu, šo te aktivāciju, ziņojumu, kā turpmāk tā jūs raidat enerģiju, pārkārtojās un raidas arī jums atpakaļ. Un kāpēc šomēnes svarīgi šādi iet procesos, ja jūs kaut 7 dienas spēsiet šādi pieiet lietām, tas jūsos ietransformēsies un iesakņosies jau tik dziļi, kā šī te integrācija būs kā programma, kura palīdzēs jums tālāk vieglāk jau nākošās 7 dienas šādi justies un šādi virzīties pēc jau 14 dienām. 7 nākošās dienas būs pavisam vieglas un patīkams, un jūs viņus izbaudīsiet, un liksies, kāpēc jūs neesat tā darījuši agrāk. Un tas jau kļūs par jūsu daļu. Jūs spēsiet vienmēr atgriezties tajā pozīcijā, un, ja būs nepieciešams, pieslēgt šo mīlestības spēku un enerģiju. Un datums 17, 18, 19, 20 un 29, kā jūs šo enerģiju varat izmantot dubultā.